Daudzus gadu desmitus pēc bojāejas Ropažu brāļu kapos šodien guldīti 2. pasaules karā kritušie karavīri. Meklēšanas brigādes viņus atrada tikai šogad. Daļu karavīri izdevies identificēt. Turpina Miroslavs Kodis. –313 karavīri. Visi Otrā pasaules kara cīnījušies un krituši Latvijas teritorijā. Lielākajai daļai nebija pat 30. Atvadīties no sava brāļa atbraukusi arī Veronika. Beidzot, pēc daudziem gadiem viņa var nolikt ziedus brāļa kapa vietā. Sieviete stāsta, brāli Kazimiru nepaņēma Latviešu leģionā veselības dēļ, taču padomju armijā viņu paņēma. Daudzus gadus par Kazimira likteni nekas nebija zināms. Vēstījums par viņa atrašanu saņems pirms 2 mēnešiem. Ģimene uzzināja, ka Kazimirs krītis Kurzemē netālu no Lestenes. Mēs cerējām, varbūt, ka viņš kaut kur ir pa malu aizbēdzis. Naiva tāda cerība, ja viņš nebija karotājs. Mēs viņu visu laiku gaidījām dzīvu. Pārnākam. Kamēr gāja gadi, un cerība pazuda. Nu tagad zinām, kur viņš īsti atrodas. Kazimīru un vēl 23 karavīrus izdevās identificēt. 8 bija latvieši, taču lielākā daļa šodien tiek apglabāti kā nezināmie. Padomju armija karavīru identifikācija ir ļoti sarežģīta, ja? Jo viņiem šīs kapsulas, teiksim, tāda kapsuliņa, kurā saskrūvē iekšā un ieliek zīmīt, ja? Viņiem tik viņas izdodas, bet karavīri gan aiz mājiņticības, gan aiz kaut kāda cita apsvēruma dēļ viņas vienkārši neizmantoja. Mēs atrodam šīs kapsuliņas, kuras tikušas izmantotas, teiksim, saimnieciskām lietām, tur tiek glabātas adatas un visādi citādi lieta, kas ir nepieciešama vairāk nekā šī zīmīta. Ja. Organizācijas pārstāvis stāsta, meklēšana turpinās visu laiku. Ļoti bieži karavīru mirstīgās atliekas tiek atrastas būvējot mājas un ceļus, tīrot grāvjus. Atrast savu tuvinieku varbūt paveiksies arī Juanam. Viņš ieradās Latvijā, lai sameklētu savu vectēva mirstīgas atliekas. Mana vecmāmiņa parādīja man vēstuli no Sarkanā krusta. Tajā bija teikts, ka mans vectēvs zaudējis dzīvību Latvijas teritorijā. Viņš bija no Austrijas, un es zinu, ka viņš ir karojis Vācu pusē un nonācis Latvijā 41. gadā. Šodien Ropažos apglabāja Sarkanās armijas karavīrus, taču ir atrastas arī to karavīru mirstīgās atliekas, kuri karoja Latviešu leģionā. Viņus tuvākajā laikā plāno apbēdīt Lestenes kapos. Miroslavs Kodis, Ingūns Graudiņš, Latvijas televīzija.